Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šīs dienas tēma – kas ir Miķeļdiena? Mēs Miķeļdienu svinam 29. septembrī, un ļoti interesanti, ka šajā dienā arī vārda dienu svin Miķelis. Atkarībā no novada vai apvidus Miķeļdiena vai Miķeļi tiek saukti arī par Mīkaļiem, Mīklāliem, Silamiķeli, Miegamiķeli vai Miegamaču. Senču kalendārā figurē arī tādi Miķeļdienas nosaukumi kā Jumja diena, Rudenssvētki, apjumības, kā arī apļāvības. Miķeļi tiek dēvēti arī par gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētkiem. Nosaukums apjumības radies no fakta, ka šajos svētkos īpaša vērtība tiek piegriezta senlatviešu auglības dievībai Jumim, kā arī no fakta, ka Miķeļi ir diena, kad visai ražai ir jāatrodas zem jumta. Miķelim ir pelēks apģērbs, kas simbolizē dienas bez saules un novāktos laukus rudenī, kad vasaras zaļums tos pametis, bet sniegs vēl nav klājis. Dainās minēts, ka Miķelis mājo labības laukā, kalnā, pļavā un silā, kur tas ar zemi un gādā par dabas bagātības savākšanu rudenī. Pats Miķelis Latviju dainās tiek sauc par labu un bagātu vīru, kā arī par maizes tēvu, jo ir saistīts ar rudens ražas ievākšanos. Tradīcijas. Miķeļu laikā tika veikti arī īpaši ziedojumi. Noteiktās dienās zemnieki ziedoja vasku, sviestu, maizi, sieru, gaļu, kā arī vilnu un naudu. Šādu ziedojumu akmeņus var sastapt visā Latvijā, kur senlatvieši kādreiz deva ziedojumus auglības dieviem, lai arī nākamajos gados būtu laba raža. Tradīcijas. Ticēja, ka pašu jumja atradēju tajā pašā rudenī aizvedīs tautiņās jeb aprecēs. Kas tad ir jumis? Dabā jumis ir, piemēram, uz viena kāta izaug divas vārpas, kopā saaugušas zemenes, sēnes vai puķes. Tradīcijas mūsdienās Miķeļdienu svin ar Miķeļdienas tirdziņiem, no ziediem veido ornamentus un no rudens ražas veido dažādus interesantus objektus. Senie latvieši ticēja Miķeļdienā, un viņiem bija ļoti daudz ticējumu. Šeit aplūkosim tikai dažus. Miķeļdienas rītā vajagot ar maizes klaipu izstaigāt visus kaktus, jo tad visas peles un žurkas aizejot prom no mājām. Ja Miķeļos līst, būšot silta ziema. Ja Miķeļu diena un nakts ir miglaina, tad būšot laba vasara, bet, ja diena un nakts ir sausa un augsta, būšot slikta vasara. Ja Miķeļos ozoliem vēl ir zīles, būšot dziļi Ziemassvētki. Paldies! Ceru, ka šis video tev noderēs un tiekamies jau nākamajos video. Atā!